Esiet sveicināti, darbie basketbola draugi, Olibet entuziastu basketbola līgas podkāsts Zemstīpas, nu jau 5. epizode. Ar jums kopā Reinis un Dāvis. Dāvi, čau! Čau. Kas ar frizūrām notiek? Nācās pārcelt frizieru. Bija plānots, bet pārcēlos uz ceturtdienu. Bet jā, kas tev jauns? Basketbola pavasaris ir sācies. Ārā arī pavasaris. Ārā ir pavasaris, ir sācies basketbola pavasaris. Putni čīvina, saule spīd, šķiet, ka dzīve iet tikai un vienīgi uz augšu. Tā jau arī ir. Nav ko melot, nemelosim. Protams, nav ko melot. Un ir par ko priecāties, jo īstenībā basketbola pavasarim sākoties ir notikušas ļoti, ļoti daudz lietas tieši Olibet entuziastu basketbola pasaulē, un tieši par to mēs arī šodien runāsim. Un Dāvi, kas vēl šodien mums būs? Šodien īpašā intervija, īpašā viešņa būs. Īpašā viešņa jūsu gaidītais Juris Jurka būs ciemos, arī jūsu jautājumus apskatīsimies, kaut kādas epizodes iesūtītās apskatīsimies. Un sāksim, es domāju, ar to, ka Olibet līgas pastāvēšanas vēsturē pirmo reizi uz kādu no spēlēm ieradās NBA pabijs spēlētājs. Jā. Rodions Kurucs apmeklēja kuru spēli, Dāvi? Viņš apmeklēja ceturtās līgas spēli Young Guns pret Open radošo centru. Te arī mēs redzam tāds paparazzi fotogrāfija. Tas soliņa izskatās, ir fočēts tāds. Noķersim Rodionu. Bet tā jau arī ir. Parasti NBA spēlētājiem neviens nepiesakās, neuzdrīkstās aiziet piefučēties. Kā skatītāji redziet, Olibet līga aug. Jau Latvijas izlases spēlētāji, augsta līmeņa Latvijas basketbola spēlētāji jau sāk nākt apmeklēt spēles. Ļoti iespējams, ka viņš skatījās, kā viņš sevi pēc pāris gadiem redzētu šajā amatieru līmenī. Es ceru, ka nē. Pēc kādiem 10, 11 gadiem, tīri uzspēlēt tur kopā ar brāčkām, dēliem. Nē, lai spēlē ilgi un dikti, lai labāk NBA atgriežas ātrāk nekā. Protams, mēs taču te jokojamies. Bet Rodion, prieks, ka bija atnācis uz spēli un cerams, ka tava atbalstītā komanda uzvarēja, jo mēs nezinām, ko Rodions atbalsta. Jā. Varbūt tev ir kaut kāds inside info, bet man nav. Nav. Es tikai atceros pirmo reizi, kad es viņu jaunatnes līgā tikos. Runājot vēl par spilgtām personībām, Olibet līgās spēlē veseli 2 ministri. Mums spēlē ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs, mans vārdabrālis, Reinis Uzolnieks. Vēl diezgan jautrs fakts ir, ka mēs ar Jūru gaidījām ārā pa Brīvības ielu nāk tieši Viktors Valainis garām. Un tam man bija tāda interesanta situācija. Es tikko viņam skatījos statistiku, kur viņš spēlē, ko viņš ir nospēlējis. Nāk man pretī. Pārminēt kādu vārdu vai nē? Es tikai klusi skatījos un smaidīju, kamēr Jūras ar ministru kungu pārunāja aktualitātes. Ļoti labi. Bet, Viktoram pats arī teica, ka viņš nav ticis līdz playoffiem, jo tikai 3 spēles nospēlējis. Bet viņš tur diezgan solīdi 20 minūtēs, 6 bumbas. Tāds labs garais papildinājums, visticamāk. Tas, par ko runājām, 5 spēlēm bija jābūt, lai tiktu playoffā. Bet playoffiņš jau ir sācies. Jā. Ļoti daudzām līgām ir sācies. Ir palikušas 2 līgas, kurām vēl playoffiņš nav sācies. Viena no tām ir ekstra līga, bet neskatoties uz to, ka tur ir atlikušas vēl dažas spēles, ja nemaldos, tad 3. Tāpat viss jau ekstra līgā ir skaidrs. Un mēs varam apskatīties arī, kā izskatās ekstra līgas šobrīd situācija, kas ir pārsteidzoši. Anzāģes komanda, tuvojoties basketbola pavasarim, piedzīvoja gan savu pirmo, gan arī vakardien savu otro zaudējumu. Tā kā 2 spēles pēc kārtas, jā. 2 spēles pēc kārtas viņi ir kapitulējuši, tuvojoties. Viņi uztaisīja to dubultu pārliecināšanos, kad tu nevari vinēt čempi, ja tev nav viens zaudējums. Viņiem tāds davai, mēs uzreiz paņems 2 un mieras. Tieši tā, un uzvarēsim. Bet jā, pirmo spēli viņi zaudēja Scandic Fusionam. Gribētu teikt pat nedaudz pārsteidzoši. Un otro spēli jau zaudēja Erūfam. Eru.lv, kuri arī ir nopietni, jau gribētu teikt pretendenti uz titulu. Tā kā, ja Erūfs ar Anzāģi tiksies finālā, tas būs ļoti labs mačs, jo arī Erūfam ir janvāra MVP, Roberts Demskis groza apakšā, un tur būs tiešām laba spēle. Vai mēs varam apskatīties ekstra līgas foto? Kas mums tur pa pārīšiem veidojās, jo, kā jau minēju, tur nekas vairāk mainīties nevar. Redzam, Anzāģi spēlēs pret dolāriem un Erūfs pret Scandic Fusion.
Kādam varbūt var rasties jautājums, bet klausies, dolāriem vēl jāspēlē pret Scandic Fusion, varbūt tur var kaut kas mainīties. Nē, nevar, jo Scandic Fusions vinnēja pirmās 2 spēles, un pat ja dolāri uzvarēs, savstarpējā bilance 2-1, un Scandic Fusions iziet kā 3. Savukārt Alsviķi un Skaistuma institūts savu sezonu ir noslēguši. Kas tur tālāk? Izaicinājumi kausa. Izaicinājumi kausa. Play-offiņi arī ir sākušies. Jā, izaicinājumi kausā regulārā sezona ir beigusies. Te jau viena spēle aizgājusi, jā? Jā, ir aizgājusi jau pirmā spēle, kurā Radeks uzvarēja BK iemetienu. Un varam redzēt pāris tātad Rektopus pret 2 centiem, ASK pret Vervo, Radeks pret iemetienu un Gāza LV pret TET. Radeks iemetiens. Nav mazais pārsteigums? Viņi ir blakus, tā kā 4. 5. vieta. Tur ir ļoti līdzīgi spēku samēri. Vai to varētu nosaukt par pārsteigumu? It kā jā, bet tāpat laikā nē, jo iemetiens nebija savā stiprākajā sastāvā. Jo līderim Nikolajam Zotovam bija tieši LBL2 spēle ar Rīgas Saziņu universitāti. Un pārējie tur nespēja pretoties Radeksam un, ja nemaldos, kapitulēja par 30 punktiem. Jā. Tā kā tā. Bet atceries, tu kaut kad, man liekas, izteici, kas tavuprāt varētu uzvarēt izaicinājumu kausu, vai tik tu neteici, kā ASK varētu vinnēt? Es tā teicu? Vai par Gāzi? Tu par vieniem no viņiem, toreiz, kad mēs ieteicām spēles, tu teici, viņi pat varētu kļūt par čempioniem. Tas bija ļoti neadekvāts komentārs no manas puses, tāpēc, ka es teikšu godīgi, es tās līgas tik ļoti, es cenšos iepazīt, jā, bet lai es tur minētu, kas būtu čempions, nē. Atceramies, mēs esam tikai amatieri. Ja? Mēs varam izteikt prognozes, bet neņemiet taču viņus nopietni. Vai ne? Bet ejam tālāk. Līga, kurā bija play-ins. Play-in formāts, vienīgā līga. Tā ir 4. līga. Un mums jau ir noskaidrojušies visi, kur iekļūst 8. Tātad Sportagrams uzvarēja Bakers. 2 spēļu summā ar +5. Patas Trenči, kuri bija apakšējā grupā, uzvarēja Pilsakmeni, kuri bija augšējā grupā. Summā +3. Jā, tur bija vispār. Jā, tu vari pastāstīt, varbūt, jo, kad mēs gatavojāmies, tu ļoti detalizēti pastāstīji. Skatītāji jums patiks. Vot vajadzēja. Es teicu, jā, man vajag tikai, lai es atceros. Bet tur bija tā, kad Patas Trenčies nemaldos pirmo spēli vinnēja pa 3 punktiem, un otrajā bija +5, bet tur bija tā, ka pirmās 2 ceturdaļas otrajā spēlē gāja punkts punktā, visu laiku bija neizšķirs, tur visa spēle bija vadība, 17 minūtes un 23 minūtes. Tā, ka tiešām līdz pēdējiem. Un tur 3. ceturdaļā arī 2 punktu pārsvars katrā no tām. Labs mačs, laba sērija, man liekas, tur labs play-ins ir bijis. Kārtīgs basketbola pavasara mačs, teiksim, tā jau sīvajā. Tā kā Patas Trenču malači no apakšējās grupas izmantoja play-in iespēju, tika 8. finālā, un viņiem pretī ir, ja mēs varam paskatīties tabuliņā, kur mums ir Patas Trenči spēlēs pret BK Rimša. Bet vispār no play-in 4. līgā, no 5 play-in, tā teikt, pāriem, 3 no apakšējā zara tika augšā. Jā, tieši tā, jo redzam, Olimpiskais centrs Limbaži uzvarēja, ko te notiek, summā +40 no apakšējā zara. Neatzītās cerības uzvarēja Purlī, kas bija neatzītās cerības, bija augšējā zarā. Tur arī diezgan sīvi bija īstenībā. Jā, pirmā spēle bija -1 neatzītajām cerībām, otrajā +4. Tā kā arī ļoti sīvs basketbols un Kodols no apakšējās grupas uzvarēja Dzirnavas un tika iekšā. Ne play-inā, bet 8. finālā. Skatītāji arī jūs varat redzēt šo 4. līgas tabuliņu. Arī pirmā 8. fināla spēle jau. Taverna vinnēja Monarhs 4-1. Tur arī bija spilgts epizodes, kuras mēs vēlāk paskatīsimies. Tās mēs bišķīt vēlāk parādīsim. Arī tavējais Snūpīs pret Kodolu. Kā ies? Piektdien, bet sestdien, 15. marts, jā. Sestdien, 15. marts, 8. vakarā, jā. 7:30 vakarā Snūpīs, jā. Bet, protams, skatītāji, ejam atbalstam savas komandas, 4. līga, redzam 8. fināli, sāksies, jau ir sākušies ar pirmo spēli. Ejam tālāk, paskatāmies, kas notiek 5. līgā. 5. līga. Jā, ir sākušies 8. fināli. Kas mums te tāds? Viens, kas man iekrita acīs, bija, kad RS autoparks sagādāja zaudējumu Mežpilī. Ja es nemaldos, Mežpils
izgāja ārā kā 3. vai 4. Un attiecīgi, tad tur... Tāds mazais pārsteigumiņš. Bet arī 2 spēļu summā. Atceramies, tā kā +5 RS Autoparts. Novēlam jums saglabāt šo, jo mums patīk pārsteigumu play-offs. Mums ir par ko parunāties, tas vienmēr ir interesanti. Bet ne par pārsteigumiem runājot par Daugavas bukiem. +48, Jēbālam +31, Vādinam +47. Gribētu teikt, ka +31 vēl var atspēlēt. Ir bijuši precedenti. Tā pašā sieviešu līgā pagājušajā gadā bija, ka no -34 atnāca un otrajā spēlē +38 bija. Mums vēl Nikola, ja nemaldos, sauc dāmu, rakstīja vienā epizodē komentāru, ka bija tā. Tā kā +31 vēl varētu, bet 48, 47, es neesmu redzējis tādus precedentus. Protams, novēlu, lai Olibet entuziastu basketbola līgā tāda ir pirmo reizi, jo, jaunām lietām ir jānotiek. Kur gan citur, ja ne te? Kur gan citur, ja ne amatieru basketbolā. Tieši tā. Bet Gaujienai +1, Fano Latgola +19 un BK iemetiens 2 pret Meža parku vēl nav spēlējuši, tā izskatās. Jā, 6. līga. 6. līga turpatās blakām kaimiņos. Arī pakomentēt, kas tie ir tavi mīļākie. Ko es te redzu? Jā, man otrā mīļākā komanda tumšie Parīzē. Tikuši, kur spēlēs pret Saulkrastiem. Arī 2 spēles Konekto. Latvija pret Plezīru. Strongpoints Daugmala un Teiks Suņi. Teiks Suņiem ļoti labs logo. Tako Tūzdē arī vispār tāds. Ot 6. līgā tāds. Viņiem vēl tur Lebrona galva ir ieliktā. Jā. Ļoti labi. Ļoti labi. Šo es nebiju zinājis. Bet, es nebiju skatījies tos komandu logo. Plezīrs ļoti labs nosaukums komandai. Džeki Plezīrā tika 4. finālā. Plezīriņā 2 spēļu summā pret Aloju Konekto spēlēs. Bet, kāda no šīm 8 komandām būs pirmā 6. līgas? Vēsturiski. Jā, tā kā varēs pirmie sasmērēt to banerīti, kas ir. Tu kādreiz līmēs banerīti? Nē. Tu jau pagājuši gadu līmējies, jau zini, es redzēju bildes, tur priecājies. Bet jā, tad... Novēlam 6. līgas komandas. Šī jums ir papildus motivācija. Jūs variet būt vēsturē pirmie Olibet entuziastu basketbola līgas 6. līgas čempioni. Tas ir skan ļoti vilinoši. Ļoti vilinoši. Darbdienu līga. Dāmas kungi, basketbola draugi, basketbola mīļotāji, paskatāmies, kā iet darbdienu līgā. Tur mums jau arī ir sākušies 8. fināli. Šeit jāsaka bez pārsteigumiem. Jā. Nomināli spēcīgākās komandas attiecīgajos pāros ir uzvarējušas pirmajās spēlēs un redzam 2 komandas, kuras jau pat taisno tiek 4. finālā. Tas ir Binders un Alfreda Kraukļa. Un Banka augstskola. Banka augstskola arī. Ļoti atvainojos. Jā, 3 komandas. Tieši tā. Banka augstskolas fani. Vienīgais pārsteigums, kas nosacīti ir noticies, tas ir nevis pašos darbdienu līgas playoffos, bet īsi pirms. Jā. Jo mēs pagājušajā epizodē skatījāmies, kas tur palikuši pa spēlēm, kam tur ir iespējas, kam nav. Un bija tāda komanda BS Jugla, kurai bija 2 spēles palikušas. Noskatāmies video. Tad pakomentēs tālāk. Tātad basketbola skola Jugla. Respektīvi, viena no video spēlēm bija pret Rīgas Domi. Nē, pret ZZS bija pirmā. Un tajā ir šis video pret ZZS. Skatītāji, skatāmies video. Tātad Juglas audzēklis Rihards Vītols. Ko viņš tur būs sastrādājis? No stūrīt. Pirmā no 2 uzvarām. Eleganti. Un kas notika tālāk? Kas pie emocijām īstenībā? Taču, protams, viņi ir uz play-off slieksnīša. Viņu šķiet māca tiesa. Nākamajā dienā bija zīme skolā, ka viņš nebūs, jo bija jāsvin metiens. Jautājums ir, vai viņš nebija viens no tiem, kas aizgāja nākamajā dienā uz žetonu vakaru. Jo BS Jugla nākamajā dienā spēlē pret Rīgas Domi. Pastāsti skatītājiem, cik spēlētāju sastāvā Jugla ieradās uz spēli un kur bija vispārējie? Jugla atnāca 5 vīru sastāvā. Jo pārējiem bija jāsvin žetonu vakars, kas ir vidusskolā, kurā klasē? 12. klasē. 12. klasē. Tad bija jāizvēlās, kas svarīgāk. Tikt play-offā? Tikt play-offā vai nosiminēt žetonu vakaru vienreiz dzīvē. Sanāca ap 2. Kā tas vienmēr mēdz būt. Jā. 2 zaķi ar 1 šāvienu. Tie, kas aizgāja žetonu, dabūja žetonu.
tie, kam nebija žetons, tie iekļuva play-offā, jo nākamajā dienā viņi uzvarēja Rīgas domi un ielēca pēdējā play-off vilcienā un spēlē pret Urieksas Drauniekiem. Kur arī vispār tā pirmā spēle bija diezgan sīva. 8 punkti bija. 8 punkti starpā, jā. Īstenībā Juglu apsveicam, tagad tur diezgan vēl ieskrējušies, pārsteigumi. Bet Urieksas Draunieki pirmo spēli paņēma, uzvarēja 1-0. Pēc skatīsimies, kas būs tālāk. Sieviešu līgā mums šobrīd nav nekā aktuāli, ko pavēstīt, jo tur turpinās regulārā sezona. Jā, tur cīnās. Bet mēs varam paskatīties trešo līgu. Tur ir pārsteigumi. Trešā līga. Šajā līgā ir bijuši 2 tā saucamie upseti, jebšu, teiksim, latviski pārsteigumi. Precīzi kādi? Basketbola klubs Zets, kuri izgāja kā 3. vieta, kapitulēja Koka Rokai 2 spēļu summā. Koka Roka bija 14. vieta. 2 spēļu summā -1 BK Zets. Viņi pirmo spēli zaudēja pa 13, 2. centās sasmelt izlieto ūdeni, uzvarēja pa 12, 1 punkts viņu šķirt no tā beigas tur 1 punkts, jā. 1 punkts starpā. Koka Roka tika tālāk, redzam, Koka Roka spēlēs pret Banketu. Un otrs, redzam, 5. vietas Kūpers. Kapitulēja, labojums 4. vietas Kūpers. Jā, kā 4. izgāja, jā, labojums Kūpers izgāja kā 4. no top grupas un kapitulēja 13. vietai ASK Patrija 2 spēļu summā. Un arī tur bija ļoti, ļoti sīvi. Un mēs varam apskatīties video par Patriju, kā viņi centās noslēgt savu spēli. Skatītājs skatāmies video par ASK Patriju spēlē pret Kūperu. Otrā spēle ASK Patrija uz soda metienu līnijas. Jā, ir tāds mazais backstories, jeb stāstiņš pirms tā, kad pirmā spēle jau bija vinnēta, otrā jau arī tā kā rezultāts nofinišēts. Tur, ja es nemaldos, bija +1 vai +2 ASK Patrišai? Nē, mīnusu. Viņi pirmo vinnēja +5, jā. Un otrajā spēlē viņiem bija -2, un spēlētājs nonāca uz soda metienu līnijas. Jā. Skatāmies video. Nu jā. Pirmais ir precīzs. Pirmo viņš iemet, -1. Un viņš domā par to, kur viņam pienāk, pieskrien parāda, klausies, mums -1, mēs tiekam tālāk, mums nevajag papildu laiku. Ja būs papildu laiks, mēs varam ierīt mīnusus. Un viņš met garām. Bet skatītāji, šajā situācijā papildu laiks nebūtu bijis. Un viņš iespējams sev nozaga 1 punktu. Jo, ja 2 spēļu summā ir pirmā spēle uzvarēta ar +5, un otrā spēle nonāk līdz neizšķirtam, tā spēle tā arī beidzās, un summā paliek +5. Tāpat kā, ja būtu šī spēle beigusies ar -5, Kūperam būtu +5, Patrijai, respektīvi 5 punktu starpība, būtu papildu laiks. Tā kā tā strādā. Līdzīga situācija jau arī Vefiņam pret Jauno Pasauli. Arī, jā, tūlīt tev pateikšu, 3. līga arī tāpatās. Jā. Un tur arī šeit tikai pirmā spēle ir. Pirmā spēle, spēles beigas. Un jā, arī pēdējās sekundes iet. Un skatītāji, skatāmies video. Mēs esam sagatavojuši jums daudz ko šodien. Tātad VF komandas spēlētājs. Pie rezultāta +5, 5 sekundes līdz beigām. Brīvs uz trojas. Stop, es nespēlēšu vairāk. Un viņam visi bļauj met, mums vajag punktus. Pilnīgi brīvs. Un viņš īstenībā ir viens no komandas līderiem. Viņš ļoti iespējams būtu iemetis to 3 punktu metienu. Bet viņi nobloķēja. Jo viņš attapās pa vēlu. Tad, kad jau visi viņam bļāva virsū, vai cīt met, mums vajag punktus. Bet līdz ar to VFs uzvarēja tikai pa 5. Tev vispār jāskatās, kas notiksies otrā spēlē. Vai šitas nebija kaut kāds... Kas notiks otrā spēlē? Jo citreiz ir, ka šitie mazās kļūdiņas baigi nelāgi mēdz atspēlēties. Jā. Bet 3. līgā jau šajā nedēļas nogalē sāksies ceturdaļa fināli. Tā kā skatītāji 3. līga ir uzņēmusi pilnus apgriezienus, nākam skatīties, atbalstam savas komandas un priecājamies arī par spēlētājiem, kuri izceļās individuāli. Un par to arī mēs, Dāvi, parunāsim tālāk. Ļaušu tev iesākt. Efektivitātes monstrs, statistisks. Tavējais. Tā iznīcina statistikas ailītes, ka es pat nevaru pateikt, vai ir statistika. Statistika. Tavējais no Radeksa. Pastāsti, no Radeks manējais. Izaicinājuma kausā, jā, bija tā pirmā spēle. Radeks pret iemetienu, un tur Gundars Brička izcēlās ar 43 punktiem, 14 atlēkošajām, un paspēja arī 10 trojciņas ielādēt. Jeb šo trejačus, jā. Tā kā
Vienkārši. Cik mums bija pirms tam šodien rekords 12, 11 bija? 12, man liekas. Nē, Saliņa. 14. 14 bija tur, kur viņš bija vienu divpunktnieku tikai iemet. Jā. 45 punkti ar vienu sodiņu, vienu divpunktnieku un 14 trīspunktu metieniem. Jā, to es atceros pareizi. Nu, vot. Tas diezgan īsti. Bet tas nav tik iespējams. Bet šitas, ko es redzēju, man bija jāiet, es biju tajā vakarā 2 dzimšanas dienās, es apskatījos Olibetā, kas mums tur ir noticējis caur tā līgā. Un Sandis Silavs izdomāja, ka viņš varētu būt lokālais Jokičs vai viņš lokālais pirms Jokiča. Westbrooks vai es nezinu ko, bet tātad 15 punkti, 25 piespēles un vēl 29 rebīšu. Man nav komentāru. Es bišķi noslinkoju, es gribēju ierakstīt Google efektivitātes kalkulatorā. Un salikt. Jā, un tad parādīt, cik tur, nezinu, 138 apmēram varētu būt. Bet, kosmos, es vēl Kugrānam prasīju. Es viņam prasīju, ķipā, jūs uzpirkāt galdiņu vai kas tur jums Nē, reāli atnāca un noārdījies. Tā kā man patīk tas, kā tu to pasniedzi. 15 punkti, 25 piespēles un 29 atlikušās bumbas. Skatītāji, tas ir vienkārši apbrīnojami. Sandis Silavs, BK Rīmšs spēlē pret Sportu Gramu, 4. līga. Wow. Ekstra līga. Bija tāda viena forša spēle, kur 2 kungi izdomāja apmainīties rezultatīvām performancēm. Šī spēle bija Eruf LV pret Alsviķiem. Uzvarēja Eruf LV. Un Eruf LV spēlētājs Andris Epners saprata, ka viņi ir atnākuši 6 uz spēli pret Alsviķiem, un viņš atzīmējās ar 44 punktiem un 12 atlikušajām bumbām. Savukārt pretī Alsviķi bija atnākuši 5 spēlētāju sastāvā, un viens no viņiem bija Kārlis Pauls Lasmanis. Un viņš saprata, jāliek tam Epnera kungam kaut kas pretī, un viņš atzīmējās ar 41 punktu un 9 atlikušajām bumbām, taču šajā spēlē Erufs izrādījās pārāki. Bet starpība tur nebija. Dikti liela, ja nemaldos, 17 vai 18 punkti, bet ņemot vērā, ka 5, tur bija ļoti rezultatīva spēle. 100 punkti. Ja pareizi atceros, virs 100 bija abām komandām. Kaut kas bija, man liekas. Jā. Sieviešu līgā māsas Jansones. Kas ar viņām? Māsas Jansones, Liene un Līga Jansone. Katrai 24 punkti. Un Liene vēl tam visam pievienoja 16 atlikušās bumbas un 7 rezultatīvas piespēles. Sieviešu līgā tie ir ļoti, ļoti apsveicami rādītāji. Taču ir viena statistika aizvadītajās nedēļās, kura pārspēja. Gribētu teikt gandrīz visu, bet, ja tur jāsalīdzina šī ar Sanda Silava performanci, viņas būtu vienā plauktiņā liekamas, jo viena no noslēdzošajām regulārās sezonas spēlēm izaicinājuma kausā ASK pret BK iemetiens. Jā. Nikolais Zotovs. Spēle noslēdzās ar rezultātu 108 pret 103, uzvarēja BK iemetiens, un gribētu teikt, 70% iemetiena punktus guva tieši Nikolais Zotovs, jo viņš atzīmēs ar 63 punktiem, 10 atliekušajām bumbām, un tam visam pa virsu viņš vēl 7 reizes atrada savus komandas biedrus un iedeva 7 rezultatīvas piespēles. Ar ļoti labu metienu procentu. Jā, es tieši gribēju prasīt, viņam vajag tur kaut 50-60%. 50-60% metienos bija. Rihards Bērziņš man komentēja to spēli tā, ka mēs visi atnācām un Koļa vienkārši izdomāja ņemt uz sevi. Viņš arī paņēma uz sevi un izdarīja visu, kas bija nepieciešams, lai BK iemetiens iegūtu svarīgu uzvaru pret ASK. 63 punkti. Daudz tas ir. Noskaidrosim. Mēs joprojām neesam noskaidrojuši, kādi ir Olibet līgas rekordi. Man liekas, ka šo sezonu pāris ir pārspēti. Tās pašas 25 piespēles. Punktu un rebīšu. Nē, es par rebīšiem arī nebūtu tik pārliecināts. 25 piespēles, tās jau varētu būt rekordi. Bet labi, to mēs izdarīsim. Līdz sezonas beigām mēs to izdarīsim. Mēs apsolam. Spilgtā statistikas turpinot. Jā, netik spilgt statistika. Labi, es nezinu, jo es nepaskatījos, bet spilgt epizodu. Vairākas vēl pie tam tādas ir bijušas mēs minējām tavernas. Spēli. Jā, tavernas, jeb šo komerc veiksmes komandai no 4. līgas Agris Duļbinskis.
Viņš tur gan iesildīšanās laikā ar dažādām dzirnaviņām izklaidēja skatītājus un komandas biedrus, gan arī ar parastiem ātru uzbrukumu dankiem. Mēs varam paskatīties video. Davai, paskatāmies. Lai skatītāji kā apmēram tas bija. Ja jau mums beidzot ir tie video, tad skatāmies tos video. Dāmas kungi, Agris Duļbinskis. Redzam, rezultāts jau plus 30. Aptīra. Uzreiz aizskrēja. Tad ir piespēja. Diezgan tālu atspērās. Diezgan atletisks. Bet cik viņam tur 3 vai 4 danki bijuši tajā spēlē, man liekas? Bija 4, ja nemaldos, bija 4 video. Viens bija tāds diezgan iespaidīgs. Un iesildoties tā dzirneviņa. Bet viņam vispār ir, man liekas, tāds ļoti atletisks sastāvs, jo viņam arī spēlēja Vanaks, kas, es zinu, ka pāris gadus atpakaļ točna bija diezgan atletisks dankotājs. Un acīm redzot, Agrs vēl. Man ļoti interesē, kā šitai komandai ies otrā spēlē. Bet tad jau redzēsim, jā. Jā. Ķeramies pie galvenās. Šīs epizodes, kā saka, paša, kā to pat nosaukt, pašas kulminācijas. Pašas kulminācijas, dāmas kungi, pie mums šeit pievienojās Olibet Enthusiast Basketbola līgas podkasta Zemstīpas otrais viesis Juris Jurkā. Satraukums, no? Nē. Kā mēs priekšā pieredzi, jo taču skatītāji visi vienmēr skatās. Dāvi? Ko? Tātad ar maģisko pārtraukumu, ja maģisko griezienu, ko Reinis sataisīja, mums ir blākām arī ticis Juris Jurka. Sveiks! Sveiks! Sveiki! Pirmā saruna, pirmā epizode. Intervija. Šādā variantā, jā, pirmā. Kur tu pirms tam bijis? Es nezinu, es domāju, ka mēs katrs kaut kur bijuši, bet tīri tā, lai uzaicinātu droši vien, ka pirmo reizi. Tik kolorīts cilvēks, tik leģendārs tiesnesis un pirmo reizi tevi uzaicina uz interviju tikai mēs? Jā, es izvairos no tādām lietām, kā, teiksim, būt plašs publikas priekšā. Starmešu gaismā būt. Man ikdiena pietiek ar to, kad es esmu kā tiesnesis un man ar to pilnībā pietiek. Tur jau diezgan nevis epizodes, bet uzmanību. Gan liekā, gan vajadzīgā. Skatītāji, mēs esam ļoti priecīgi, ka Juris piekrita. Viņš redzēja, kā mums gāja ar Krišu, un viņš teica diezgan forši. Un kad mēs izteicām uzaicinājumu, kas bija pirmā doma, ko tu nodomāji, kad tevi uzaicināja? Es nodomāju, ka ļoti laba ideja, bet atrodoties šeit un klausoties, kā jūs runājat pirmo daļu, sapratu, ka otrais pārdomāšu vai nākt. Jo es jau neesmu ticis, es esmu tikai sākumā vēl iedomājoties par jautājumiem. Es saprotu, ka karsti būs. Jā. Mēs tā mierīgi iesildīsimies. Tad Dāvi tā mierīgi iesildīsimies. Mēs jau vispār ārā dabūjām, bišķīt papļāpājām, jo gaidījām, kad varēsim tikt iekšā, izrādās, ka sen jau varējām, bet jā, kā tu vispār nonāci līdz basketbolam? Vai tu pirms tam arī pats spēlēji, vai kāds tev tur tas stāsts? Par basketbolu vienkārši, jā, mēs, manas paudzes cilvēki jaunībā spēlēja visu kaut ko, dejoja, spēlēja, un patiesībā basketbols ir viena no tām sastāvdaļām, kas ir visām skolas, teiksim, klases komandām. Un, protams, es mācījos Maslādes vidusskolā, un man parasti tā, ka fizkultūras skolotāji, kas nāk no sporta pedagoģijas akadēmijas, viņiem ir savs novirziens. Man bija vairāk volejbols un slēpošana. Un tad sanāca tā, ka mēs Valmieras rajonā bijām vairāk tā kā volejbola novirziena skola un smējāmies par to, kā Rujenā spēlēja Bertāns volejbolu, piemēram. Jā, viņi savukārt smējās ar Kaufmanu 4. vidusskolā Alvilu un Daini smējās Rujenā, kā mēs spēlējām basketbolu. Bet nestoties to, man ļoti liels gods. Esmu spēlējis par tādiem cilvēkiem kā Daini Bertānu, Dāvi un Dairu tēvu, Alvilu Kaufmani, Ivaru Liepu Pāži, Peņu. Teiksim, ir daudz tādu cilvēki, kas ir bijuši manā dzīvē. Protams, ka mēs neko tur neesam rādījuši, teiksim, bet katrā gadījumā, zināmā mērā, kad viņi spēlēja kaut ko līdzīgu volejbolā, tad mēs par viņiem smējāmies. Tā kā, jā. Tas ir tā, kad kā līdz basketbola tiesāšanai, tas ir vairāk tā, kad sākās jaunatnes basketbola līga. Mans draugs Dainis
ja viņš skatījās, es tev sveicinu un paldies tev, kad es esmu nonācis līdz šai studijai. Tas, zināmā mērā, ir tavs nopelns. Viņš sāka trenēt mazos puikas, un tad radās tāda doma, kad vajag kādam tiesāt. Viņš man tā uzrunāja, vai tu negribi patiesāt. Basketbolu es biju redzējis tikai skatoties televīzijā. Tajā laikā pat nevienu reizi nebija Daugavas sporta namā. Un tā zināšanas vairāk es centos ievākt no skatīšanās basketbolā. Protams, kad atbrauc kāda no jaunatnes līgas, teiksim, tādam Mišs atbrauc no Cēsīm, te es jautāju kaut kādas lietas, bet īstenībā var pateikt tie, kas negrib sev attīstīt un dzīvo tikai no tādas informācijas noteikumos, ko tu it kā redz vai dzird no kaut kādiem cilvēkiem, tie ir ļoti nepareizi. Tev pašam ir jāmācās, tev jāattīstās, tev jāiet uz priekšu. Un tā mana misija vairāk ir tāda, ka zinot pašam, cik man grūti nācās tik līdz Rīgai, nevis atbraucot, bet noturēties un panākt savu, tad es cenšos visus šos gadus vairāk iesaistīt jaunos. Tiem, kuriem nav tādas reālas iespējas un ļoti laba platforma ir Olibeta basketbola līga, vienalga, kā viņi pirms tam sauksies, jo jebkuram basketbola tiesnesim, kas nonācis ir līdz kaut kādam līmenim, viņam vajag iespēju trenēties, un kur tu vēl labāk iespēju var gūt, kā, teiksim, tīri komunikācijā, teiksim, kaut kādu noteikumu interpretācijās, tu vari kaut kā trenēties, šī ir ļoti laba iespēja. Protams, arī pamācot ar savu pieredzi, ar savām visām lietām, teiksim, jaunos, un arī pats sev var kaut ko no tā visa. Cik ir, pieņemsim, kaut kā tāda jaunie nāk daudz ar tā domu, jā, es gribētu tiesāt, man tur gribās, man tur tas. Runājot, tagad ir ļoti labs laiks. Patiesībā, kad es atnācu no tās Masalats līdz Rīgai, es vienā brīdī sapratu to, ka, jau ir, mēs tā padomājam, ir pagājuši gandrīz vai drīz būs 35 gadi, kā es esmu basketbolā. Tad var pateikt, ka tev Rīgā te neviens negaidīja. Neteica, Juris no Masalats, baigi forši, mēs tev gribam. Tur bija savu grupējumu, tur bija Rīga, tur bija Tukums, tur bija vēl visādas citādas lietas. Liepāja, kur ir, tur vēl vilka no savas puses. Manā pusē tur bija daži tiesneši tikai īstenībā, un vēl joprojām tā Valmieras puse arī nav. Un tas, kas man tagad priecē, ir tas, ka jauna basketbola savienība un tiesnešu korpus ir izveidojuši jaunās tiesnešu skolas, un viņas tiek veidotas katrā reģionā. Un patiesībā es ceru, ka pienāks tās laiki, kad tie jaunie zēni, un ne tikai jaunie, ka viņi sapratīs to, ka, ja tu neesi labs basketbolists, varbūt no tevīm sanāk labs tiesnesis. Un šajā momentā ir tāds variants, kad ejot tālāk un kļūstot arī jums atnākot uz Rīgu, vienam no Gulbens, vienam no Ventspils, ka tu saproti, ka tu varbūt tev ir kaut kādas traumas un, sapcīt, Kāpostiņš spēlēja pie Siguldas, un es viņam teicu, ka viņam trauma. Es teicu, es cenšos drīz tu pievienoties man, es tev paskološu. Viņš teica, izskatās, ka tā kā es domāju, ka būs varbūt vēl kāds jauns, pozitīvs, tāds interesants personāls. Es jau arī īstenībā redzot tiesnesis, man ir svarīgi tā komunikācija ar viņu. Ne jau tikai tā parunājot, bet es redzu, no viņa būs labs materiāls vai nebūs. Tas pats Vendijs Voskis. Krišs man savu laiku teica, nekas no viņa nebūs. Tagad viņš man godīgi pasaka, jā, ir un ļoti labs rezultāts. Un runājot par tām tiesnešu skolām, es ceru, ka pienāks, mēs esam runājuši arī ar FIBS tiesnešiem, ar Andru Aukrogeru, ar Eināru, ka pienāks Tukišu. Pienāks tāds laiks, kad viņiem vajadzēs lielāku līmeni, jo šeit jau nav noslēpums, šeit spēlē vēl joprojām LBL2, teiksim, spēlētāji, Nacionālās līgas spēlētāji, un viņiem daudz vieglāk sev parādīt, lai vismaz tie spēlētāji tev atpazīst un saprot, ka tu tāds esi, jo, ja tu pirmo reizi ieraugi 2-3 lēmumu, viņš tev noērē, patiesībā nekāda cita varianta nav, kā dot tehnisko piezīmi, lai džekā, kā saka, drusku nomierināt, tikai tā, jā. Kāds varbūt būtu tavs ieteikums? Pieņemsim, ir ļoti daudz jaunie tiesneši, kuri arī nāk praktizēties uz tām pašām amatieru līgas spēlēm, uz jaunatnes līgas spēlēm, un tur skatītāji jaunatnes līgas spēlē vecāki, amatieru basketbolā paši spēlētāji uzreiz agresīvi par katru lēmumu lec virsū. Kas būtu tavs ieteikums tiem, kuri agresīvi lec virsū jaunajiem tiesnešiem? Patiesībā, ja tu neesi, ja tev nav izaudzēta tāda, tāpēc es savu laiku, kad es, pēdējie laikam 3 gadi ir, kad es noņēmu šo slogu no sevīm nost un nelieku vairāk tiesnešu. Agrāk kāds 5 gadus es to darīju,
Un man bija ļoti labi, un tad pienāca laiks, ka man bija no savas tā saucamā pūra vai no savas saraksta bija jāatlaiž daudzi projām. Aizgāja Rafiks, viņam daudz spēles sāk parādīties Basketbola savienībā, LBL, Montis Rozenfelds, Vendijs Oskis, tur ļoti daudz tiesneši aizgāja prom, un tu saproti to, ka tu esi kaut ko darījis, protams, viņi paši ir attīstījušies, bet tu esi tomēr bijis ar viņiem kopā, un tev vairāk nav tā materiālā bāze. Un, ja man piezvan kāds no Ventspils vai no Maslats vai no Rujens un saka, es gribu tiesāt, man tomēr vajag viņu redzēt un saprast. Un man tomēr gribās redzēt, kāds viņš ir, vai viņš ir ne tikai tas ir labs tiesnesis, kas zina noteikums, bet kas viņš māca labi pielietot. Un tev arī uz laukumu vajag parādīt. Un to, ko jūs sakat, tur īstenībā visiem jāaiziet arī, visiem tiesnešiem jāaiziet to, ka tev jāgūst kaut kāda autoritāte, teiksim, spēlētājos, lai viņi tev spēja, kā saka, uzklausīt, un tu viņam varētu kaut ko pateikt, jo patiesībā, ja tu vērsies pie viņa un centies kaut kādā veidā viņam kaut ko mācīt, tā nav tā vieta, ko mācīt. Un ja viņš tev neuzklausa, tu nevari vērsties ar to un rādīt, kā saka, tehniskās piezīmes, jo tā ir tāda nevarēšana. Tu it kā gribi kaut ko sev parādīt, bet tiklīdz tu nesaņem kaut kādu gaidāmo rezultātu, tad uzreiz ir tehniskās piezīmes. Es uzskatu, ka kaut gan es vienmēr smējos par tiem, kas ļoti daudz dod tehniskās piezīmes. Man ir jautājums, kā jums liekas, kurš šajā sezonā ir pirmā trīnieka tehniskajās piezīmēs? Vai es varētu būt tas, ko es tagad saku, vai nevarētu? Kurš ir devis visvairāk piezīmes? Jā, šajā sezonā mēs skatāmies statistiku, vai Juris Jurka varētu būt starp visiem tiesnešiem, kuram ir visvairāk, teiksim, tehniskās piezīmes. Pirmā trīniekā. Es saku nē. Es neatbildēšu, jo es zinu. Jā, mēs pirms raidījuma runājam. Jā, es nezinu, es saku nē. Jā, es vienmēr smējos, un es esmu pirmā trīniekā tehniskajās piezīmēs, bet tās tehniskās piezīmes ir vairāk bijušas tādas, ka tas ir vienīgais veids, kā tu nevari laist garām, tāpēc, kad pretinieku komanda saka, kas tas tāds bija. Un tu saproti to, ka man viņš jādod, jo savādāk tiesneši, ka es kā pats kā komisārs, ja es to nedodu, pēc tam man parādīs, klausies, tu mums te saki, ka tā, bet tu pats nezinu, vai negribi pielietot tos noteikumus, kādi ir rakstīti noteikumi grāmatiņā. Jā, bet vispār pareizi ir, kad tu teici, ka tiesāšana, tas nav tikai tie pliki noteikumi un basketbola zināšana. Tad tiešām jābūt arī kā cilvēkam, kā man liekas, tas jau pats arī spēlētājiem ir. Bet atbilde bija par to, ka īstenībā sanāk kaut kādi 34, vēl nav 35 gadi, kā esmu basketbolā atnācis no laukiem. Tā kā es saku, lauks maržu joprojām bija klāta. Un esmu Rīgā, un cenšos palīdzēt. Un tavs jautājums bija, kā vislabāk. Protams, ja kāds jūt, ka viņš ir gatavs, es domāju, ka viņam vajag griezties pie manis vai pie Kriša. Un ir kaut kāds projekts, un īstenībā labprāt varētu kādam palīdzēt tīri. Un tas tāds interesants lieta. Tas ir, es kā teicu, nē, bet ja es redzētu, ka ir zēnam vēlme, es dotu tā savu zināšanu sākumā. Protams, Vendija gadījumā arī bija tas pats variants, kad es iedodu kaut kādu sākumu, un beigās tev jādod arī citiem, jo viņam jāsaprot arī tas pats Rafiks, tur citi, kas tiesāja, teiksim, jo vienā laikā, kad mēs bijām alternatīvā līgā, man ir prieks, ka esmu kopā bijis ar 3 tiesnešiem, kuri ir dabūjuši FIBA kategoriju. Tas ir Rafiks Misīros, Einārs Tukišs un Ritvars Helmsteins. Jo mēs savulaik tiesājam alternatīvā līgā pa pāriem. Einārs ar Ritvaru tiesājam, mēs ar Rafiku tiesājam. Tā kā jā. Zināmā mērā varbūt kādam tā smejoties saka, un es veiksmi. Talismanīts. Ja ne Rīgā pie Kriša vai pie Jurkas vērsties, tad reģionos arī ir tās tiesnešas. Jo es zinu, ka Ventspilī Elvis Čoders tais, vai ne? Jā, visur. Patiesībā tagad ir visur. Visos reģionos. Es arī brīvdienās, kad satiku, es aprunājos ar Juri Brūveru, un es pajautāju, man zināmā mērā kaut kā dzīve iesaistījās arī ar Dobelu, un es pajautāju, kas no Dobeles puses, un tad es Turiku satiku, un es viņam uzjautāju, vai tā ir, tu arī esi kā basketbolā, esi LSPA beidzis, un viņš teica, ir viņš. Tad kaut kādā veidā palīdz tam zēnam, tiklīdz tam īstā Jelgavai, lai ir, jo dzīvē tas jebkurā gadījumā noderēs. Un ja ir viens, tad būs 2. Ja man meita mazā varēja pierunāt savus klases zēnus, teiksim, gatavoties deju svētkiem, klases džeks, kaut gan viņi man spēlē futbolu Dobelē, pie zēnu komandām spēlē roksbumbu vārtos. Man jau draugi saka, klausies, viņi pareizo sporta veidus. Bet viss dzīvē baigi labi. Tas tā. Runājot par tevi pašu, vai tu atceries, kas ir augstākā līmeņa spēle, kuru tu pats esi tiesājis?
Es droši vien, ka kādu no LBL spēlēm, bet es ļoti labi atceros, ka tā bija Daugavas sporta namā, un es skrejot atpakaļ. Pakrīt un pārlidoju apgāzos riņķī kulnīm. Tas bija smieklīgs. Aizķēries aiz līnijas, jā? Nu, var teikt, aizķēros aiz ko, laikam aiz lieliem priekiem vai kā, bet tā ir tāda reize, ka tu vienkārši saproti, un labi, ka tas nekad nav iemūžināts, bet tā ir tā, ka reizēm tu sadedz, un, nav viegli uzreiz ielikt iekšā. Un, ja tev dod tādu iespēju, tev tā iespēja jāizmanto, bet vienmēr tu to iespēju, kā saki, nespēja arī tā ritīgi izmantot. Protams. Jo, kā tev negribās laist garām, jo varbūt vairāk nepiedāvās, bet tāpat laikā tu varbūt viņai piekrīt un varbūt neesi 100%. Jā, un tāpēc arī vienmēr tie, kas jaunieki kaut ko, man kā reizēm kaut kādas smieklīgas epizodes ir, bet es nesmējos. Vienmēr atceros to, ka, ja tu pats esi bijis līdzīgā situācijā, tu nevari smieties par to, lai arī cik tas smieklīgi ir, kad visi tāpat reizēm krituši, mazāk varbūt ir tādi, kas par to var runāt, bet vajag pasmieties. Protams. Bet pirms mēs skatītāji jautājumies. Jā, skatītāji, mēs jūsu jautājumiem arī pieķersimies, bet mums pašiem arī gribās ar Juri parunāties. Labi, šitas nebūtu tagad. Tu teici, ka tur notiek kaut kāds agadījums vai kāds apkrīt kaut ko, nevar smieties. Bet kā pieņemsim, ja mēs tu tagad tiesā un kāds tur, nezinu, pārdam ko kādam pāri vai iemet tur uzvars nesošo trīnieku, kā tev kā tiesnesim, cik grūti savaldīt tās emocijas vai ko, reāli kā basketbola fanam tas pat būtu jāprasa? Nē, es viņus arī nesavaldu, man tas neviens nav liedis to darīt, es arī spēlētājiem pasaku, tas ir forši, tā nav nekāda problēma. Un tev ir jābūt labam. Es to nevaru nekatrā gadījumā neteikšu tā, lai dzird to pretinieks, bet es atradīšu to iespēju pateikt komandai vai skrienot garām vai parādot īkšķi savu saziņu veidu, kā to var izdarīt elementāri. Protams, tu nevari to rādīt visiem pāri zālē, klausīt, vai forši. Pasties kā pārlikt pāri. Bet īstenībā, man patīk ļoti labas izspēles, un es arī zināmā mērā jūtu sevi. Kā spēles dalībnieki, esmu palaidis kaut kādu sīku epizodu garām, un tā bumba aiziet, kā bija vajadzējis silpu, tu laidu, un viņiem met iekšā 2 punktus. Tas ir, tā ir forši tāda odziņa. Tas var būt labi. It kā pēc noteikumiem varētu, bet tajā pašā laikā tas jau tagad pēc jauniem interpretācijām viss, ka tev ir, ja tas neietekmē, laidi to uz priekšu. Jā. Es zinu, ļoti populārs ir basketbolā aprindās tāds teiciens, tieši vērsts pret tiesnešiem. Tu iedevi tur, tad atdod atpakaļ. Cik realistiski tiesneši pie tā arī tiešām piedomā un tā, ka tu varbūt vienu nosilpi tur īsti ne tā, un tad tu atdosi atpakaļ. Tas jau kurā gadījumā tas tā ir. Arī tiekoties ar Helmani, viņš tiesā trenēja ASK, viņš arī saka kaut kādu epizodi, viņš saka, tagad atdos atpakaļ vai atdeva atpakaļ. Nē, tās ir blēņas, kaut kāda var būt kā bija, neviens neko neatdod, neko nedara. Katrs, kas zina, kas ir kļūdījies, tur ir 3 tiesneši tagad. Patiesībā tas tā ir, jo, ja paskatās, tie visi kašķi jau veidojas tikai dēļ vienas kaut kādas svilpas. Katram ir tās savas kritērijas ir savādāk, katram savs tas drošinātais ir savādāks. Tu viņu iesilpi, un tas ir grūti pēc tam. Un otrā galā kolēģis kaut ko tādu neizdara. Tas nozīmē to, ka tur pašā, tu varbūt pēc noteikumiem visu to pareizi izdara, bet tas kritērijs ir sačakarēts. Un tad sanāk tā, ka tu visu spēli cīnies ar to, ar tām sekām, bet neviens neko atpakaļ nedod. Okay. Tu atdod atpakaļ, varbūt iespējams tad, ja tu esi kaut kādu iedevis kaut kādu 4. piezīmi tādam labam spēlētājam, tad tev ir jāsaprot to, ka tai 5. piezīmē jābūt tad, tiešām 100%. Tāntai no Balskas ir skaidrs, kad viņai izkrīt. Man liekas, ka kā tik tu mums netiesāji to vienu spēles nūpiem, kad mums arī viens džeks atnāca uz spēli 4 minūtēs 5 piezīmes nosilpa. Tas nav nekāds pārsteigums īstenībā. Pats vainīgs. Bet tur arī bija tik smieklīgi. Atnāca agresīvi izlikt. Tur šau... Es nevaru, ja ir pārkāpums, nevaru pateikt, pretinieku komandai, kāpēc es nesilpu. Jo viņam jau ir 4, tāpēc es nenosilpu. Nē, man liekas, ka tu pat, vai tik tu nenokomentēji par to 5, ka tev bija tāds, sorry, es nezinu, ka tev 5 jau ir. Vienā reizē bija īstenībā, pēc būtības, ja mēs tomēr, ja ir tādas ritīgas spēles, plus-mínus spēles, kas kaut ko izšķina, mēs tomēr pieejam pie sekretariāta un uzjautājām, kur mēs pirms spēles paskatāmies, kur mums ir tie saucamie problēmu spēlētāji. Un arī, protams, apskatāmies, kur ir tie vadošie spēlētāji, kuriem ir vairāk piezīmes. Tā, lai pats saprotu kaut ko. Jā, protams, ka var gadīties viennozīmīgi. Jā. Mums jau tas jautrāk tieši, kā man šķiet, protams. Labi, skatītāji, ķeramies klāt pie jūsu jautājumiem, jo jūs arī esat sasūtījuši diezgan daudz jautājumus, un
Un, jā, varbūt vēlēs kaut ko. Mēs tā viesmīlīgi. Es jau pļāpūdeni sadzēros, tagad es domāju, ka nevajadzēs. Labi, tad ķeramies klāt skatītāju jautājumiem. Un pirmais jautājums ir no Grāvīts. Viņš pajautā, Juri, tev sekojoši. Es gribētu fotografiju, lai es reiz varu redzēt. Es viņu savos sarakstos ielikšu iekšā. Tad Grāvīts jautā, kādi ir lielākie izaicinājumi kā Olibet entuziasts basketbola līgas galvenajam tiesnesim? Izaicinājumi. Izaicinājumi ir, godīgi sakot, pašam vēl kustēties, skriet līdzi un saprast to, ka tu vēl vari. Izaicinājumi ir, protams, paņemt varbūt kādu jaunu tiesnesi, lai viņš tiek līdz tam līmenim. Jo, var pateikt, šajā laikā ir ļoti labs laiks, lai tu, neieguldot lielu darbu, salīdzinoši laika posmā gados, tu varētu patiesībā tikt līdz LBL 2 līmenim. Tev ir jābūt tipisks piemērs Repelis. Ja? Patiesībā FIBAS kandidāts. Cik viņš ir? Viņš ir, godīgi sakot, varbūt LBL sistēmā kā 2 vai 3 gadus. Ja? Pie mums arī viņš ir kāds gadus, 2. Viņš ļoti pārliecinošs, ļoti labi izskatās, ļoti, teiksim, ar psihi viss kārtībā. Ļoti strauji progresē. Un tas arī prieks, kad viņš arī griezās savu laiku pie manis un Krīša. Un gribēja sevi kaut kādā veidā pilnveidot Olibet līgā. Un tas ir ļoti labs, teiksim, tas... Tie, kas vēlās tiesāt, Olibet līga ir ļoti labs atspērienu punkts. Nevar nepiekrīst. Tad izaicinājums bija tāds. Jā, paldies par jautājumu. Jā, reģi, cik 50 spēles apmēram nedēļā ir, tur ir laba praksīt sagādāt. Tā, tu uz maniem paskatīsies, kā es gribētu otro jautājumu uzdot. Ja? Bet tu arī gribi uzdot otro jautājumu no nākamā skatītāja. Pats es kādus jautājumus sagatavojos. Ne? Mēs jau saviem jautājumiem izgājām cauri. Sākumā komandām, tad kuras komandas pašam Jurim Jurkam patīk tiesāt un vērot? Vai arī kuras būtu visgrūtāk? Tur tāds jautājums. Kurš uzdot šito jautājumu? Āboltiņš. Āboltiņa. Āboltiņš, jā. Es Āboltiņš. Patiesībā mēs jau pirms studijas, pirms ieraksta jau runājām, ka patiesībā visgrūtākās ir tās spēles, kur jau ir spēlētāji, kuri jau spēlējuši kaut kādā augstā līmenī. Nebūsim noslēpums, ka arī Olibet līgā spēlē spēlētāji, kuri ir LBL 1 savu laiku spēlējuši. Viņi jau apmēram saprot un zina, ko tu gaidi. Tās ir grūtākās, un viņiem ir ļoti grūti reizēm pieņemt kaut kādas tādas lietas, ka viņi vairs nevar vai kaut kā. Tad tev ir jāsaprot to, ka lai tās emocijas, lai godīgi sakot, kāds bloks uzliekot viņam, jā, lai tas jaunietis, kas ir uzlicis bloku, lai viņš pret nākošām epizodēm izturās arī labi, lai nav kaut kāds žests vai kaut kādas tam līdzīgas lietas, kas zināmā mērā viņam jau tā ir. Teiksim, tāda situācija, un plus vēl tu vēl kaut kādā veidā, neteiksim, ka pazemo, bet vienkārši parāda to epizodu vēl tādu. Un tās ir tādas visvairāk, jo tas jau nav noslēpums, ka es atnāku spēles. Es jau arī gatavojos pirms spēlēm. Es paskatos, kādas komandas ienākot zālē, kas būs, kas nebūs. Redzu, ir. Šī būs laba spēle. Protams, arī redzot kolēģi, kas ir. Un tāpēc arī šajā sezonā es jau tā Krišam jau laiks pasaku. Tas, to es ne. Vai kurš mans kolēģis? Kas attiecās par labākiem, es teicu, ka man vairāk ir simpatizē labi teiksim, pozitīvi cilvēki, jaunieši. Bet arī šeit ir jāsaprot to, ka, jo tu satuvinājies ar to cilvēku līdz tādam brīdim, kad jūs kļūstat tādi labi paziņas, ja? Kad viņš var pāraukt kādreiz, viņš var atļauties pateikt tev to, ko tu it kā nevar gaidīt, un tad tu nevari. Tas ir tā kā jābūt tai zināmā mērā distancē. Mēs varam jokot, un šajā momentā toreiz tu teici, iepriekšā epizodē teici, kad Juris atbildēja, kad es atpūšos. Patiesībā es jau tev pirms ieraksta teicu, ka es neatpūtos. Es gatavojos spēlē, jo es vienkārši sapratu to, ka tu tur spēlēsi. Un, būs grūti. Tu mums arī esi pasazieris tāds labs īstenībā. Problēma bērns. Un tāpēc es sapratu, vismaz pēc spēles, jā, bet pirms spēles ar tevīm neiešu nekādos. Jo tu jau labi zini, ko es pirms spēles saku. Es mierīgs. Jā, tu Pēc spēles varam parunāt. Tieši tā. Ejam tālāk. Nākamais skatītāja jautājums ir no Kāļa Večena. Viņš to iekomentēja no Siguldas U13 profila. Viņš pats atzina, ka sajaucu gribēju pats, bet lika nodot sveicienu Jurim. Un Kārlis Večens jautā sekojoši. Juri, kad tevi varēsim sastapt kādā no Maxi basketbola līgām? Protams, pašu spēlējot.
Paldies, Kārli. Tu arī esi zināmā vērtība Olibet līgā, jo arī tu esi. Mēs tev savu laiku paņēmām arī kā tiesnesis. Es atceros, ka mēs Visotskim rakstījām, vai tev gadījumā nav kāds no jauniešiem, kas vēlētos tiesāt. Un tā viņš arī tika līdz Olibet līgai. Viņš tiesāja. Es atceros, ka pirmā spēle bija ar Aigaru Buholcu. Un es un Kārlis Večens mēs tiesājām trietā. Mēs skolā. To ļoti labi atceros. Runājot par Maxi basketbola līgu. Maxi basketbola līgā, kad es 2003. gadā aizgāju prom no LBL, vienkārši tā sanāca. Pats izdomāju, ka tas, zināmā mērā, bija kaut kāda veida protests, vai tas bija pareizi, nebija. Es domāju, varbūt, ka nē, bet jāiet uz priekšu, nav jēga skatīties atpakaļ. Mēs dzīvē vienmēr kaut ko izdarām, varbūt ne tādu, kā vajadzēja. Protams. Tie bija tādi laiki. Nu, un tad man bija kaut kādi 5 gadi. Es biju viens no tiem tiesnešiem, kas tiesāja Maxi basketbola līgu. Var pateikt godīgi, arī šogad man uz fināliem bija uzaicinājums tiesāt Maxi basketbola līgā. Es kaut kā mācēju noērēt un pateikt nē. Laikam nē, tāpēc, kad nē. Kas attiecās par tīri par spēlēšanu, laikam nē, tāpēc, kad man ir, man Andersons meniskam veica operāciju, tad viņš man pateica, tu zini vispār, ka tev labam celim nav krustiniskās saites. Es domāju, kā nav. Tad es vienkārši patinu bišķi atpakaļ. Es patinu atpakaļ, jā, un es tagad sapratu tā sajūtas, ka nav. Tas nozīmē to, ka, lai es arī kā esmu tur kādreiz dobelē uzspēlējis, vienmēr man galvā bija sajūta, un es esmu kritis arī, un pēc tam ļoti grūti. Es esmu sapratis to, ka basketbolu nē, un tāpēc, ka tas nav vajadzīgs. Vai man tagad savā vecumā ņemt un kaut ko pierādīt? Es domāju, ka nē. Protams. Tāpēc es vienmēr skrienu ļoti labi. Forši, ka var paskriet un ļoti ātri var paskriet. Riteni pabraukt, vai ne? Jā, cik šodien sezonā klāja. Jā. Tagad basketbolā nē. Kārli, neredzēsim Juri, Maxi basketbolā. Bet vispār esmu dzirdējis baumas, ka tas Maxi basketbols, ka tur esot vēl trakāk tas ir apstākļi. Nē. Tur nav apstākļi. Tur varbūt tās ir, es domāju, tur ir savādāk lieta. Tur tiesā cilvēki, kuri ir diezgan patāli no jauniem noteikumiem. Un viņi joprojām dzīvo tajos noteikumos. Mums bija LBS tiesnešiem bija seminārs svētdienā pirms playoff. Un tur paskatoties no malas, tur ir daudz tādas lietas, ka patiesībā, kas man šķiet ir nesportiski, viņa ir parasta piezīme, jo tu nevari to, ka it kā liekas, ka atvēziens un sitiens ir rokā, bet tajā brīdī ir doma, ka viņš tomēr spēlē bumbā. Un tāpēc es vienmēr mācos no pieredzējušiem tiesnešiem, no Oļega, no Gata, no visiem FIBAS tiesnešiem. Tas tādā ziņā man kā komisāram ir ļoti papildus labs feelings un sapratne par to, kā viss tas notiekās. Un tas man palīdz. Jo patiesībā, ja es aizēju no tā un pats netiesāju aktīvi, un ja tev nav kopā ar tiesnešiem, kas zina visas interpretācijas, tad tu patiesībā ar to arī apstājies. Ir kāds noteikums, kurš tev liekas pilnīgi absurds? Labi, te tu tikko minēji, ka ļoti šauri tas. Tas pats noteikums. Ja es redzu, ka cirtiens ir rokā, tad man teikt, un pēc tam vēl paraugu, man pēc tam teikt, ka tas nav apzināti cirtiens rokā, un tas ir grūti. Tas man ir tas ir tas, ko es nesaprotu. Ja es redzu, ka tu skrien no sāna un it kā sit, un trāpa roku un pateikt, ka tas tā, bet tas ir mans viedoklis. Tas tāds mans viedoklis ir īstenībā. Jo šito es atceros, pāris gadu, 2-3 gadu atpakaļ, es pirmo reizi redzēju žestu, kur tas cilindrā. Tas ir kādi jau 2 gadi īstenībā. Jā. Un man bija tā, ka es skatījos kaut kādu spēli un tiesnesis parāda tur piezīmi, un tev šitā parāda, vai ne? Un es uzreiz rakstu Leo savam, Leo Liepēniekam tiesnesim. Kas tas tāds ir? Ko tas nozīmē? Leo vismaz atbildēja. Jā, viņš man atbildēja, viņš man atsūtīja screenshot, tas un tā. Es esmu, ja man šito kāds būtu parādījis. jā, tā kā īstenībā es reizēm pats arī ir lietas, kuras es vienkārši skatos, man pilnīgi pārliecība, bet tiesneši pasaka, ka viss kārtībā. Un vairākums, protams, arī tiesnešu korpusā ir tā, ka izskatot kaut kādas arī FIBAS tiesnešu korpusā ir tā, ka daudzas epizodes viņi skatās, tur ir dažādas viedoklis. Neteiksim daudz dažādas, tur var būt 2 viedokļi, jā vai nē, bet dažiem atšķirās. Bet, ja pēc noteikumiem un māk cilvēks man paskaidrot, tad, protams, ka jā. Ieminējies, ka paskatās epizodes, un tieši Edijs Jakse jautā.
Pirmkārt, kompliments tev. Viņš raksta, Juris ir mans favorīts tiesnešu rindās. Un jautājums, ko Juris domā par video atkārtojumu ieviešanu Olibet līgās? Urā! Tātad tas nozīmē to, ka jau patiesībā no nākamās nedēļas, no šīs nedēļas jau arī Nacionālā līgā būs caur YouTube, caur tehniskiem cilvēkiem, kas ir tehnisko protokolu vada, viņiem būs iespēja skatīties jau video atkārtojumus. Jā, šito es arī dzirdēju. Tuvākā laikā mēs centīsimies visām komandām nosūtīt informāciju, kuras ir tās epizodes, kad to var prasīt. Lai nav tā, ka visu laiku katrs rāda tos saucamos kvadrātiņus un aplīšus. Challenge. Un starp citu arī challenge tas ir jāpieprasa, jo, ja, piemēram, mēs ejam kaut ko rādīt, tu beigās saki, es jau neko tev neprasīju. Tā kā tas arī ies pie trenera, vai kas ir komandas pārstāvi, viņam liksim, lai viņš parāda ar simbolu, ka viņš to vēlās. Un, cik es saprotu, Krišs jau ir teicis, ka patiesībā sāks arī uz fināliem noteikti, un viņš arī to izdarīs, un mums šajā sezonā tas mums būs. Jā, jau no šīs nedēļas spēlēm tiks ieviests arī video atkārtojums. Varbūt ne visās spēlēs, bet būs spēles, kurās arī Olibet līgā ar šo nedēļas nogali jau parādīsies video atkārtojums. Tad visām komandām būs informācija Olibet mājaslapā, par kurām var prasīt, jā, un tālāk jūs varēsiet darboties. Pirms spēles pieiet vai Krišam uzjautājat, kuras ir tās spēles un uz priekšu. Roberts Demskis jautājums tev. Jā, šis ir labs jautājums, jo mēs iepriekš runājām par tām skaistajām epizodēm, tur dangs, kāds uzvaras metiens, ka tu tur parādi īkšķīti, bet Demskis jautā, grūtākās epizodes spēlē, kurās atrasties tiesneša lomā? Grūtākās ir viss. Patiesībā ir tā, ka 38 minūtes es pats kā komisārs arī un kā tiesnesis tiesājot, saprotu, tu vari notiesāt kā dievs. Tu vari notiesāt ļoti labi, forši tam līdzīgi. Bet neviens tev nepiedos kaut kādus pēdējos metienus, pēdējās sekundes, pēdējos nenosilptos pārkāpumus. Tas ir vistrakākais. Ja tev patiesībā tur ir jārauj ritīgi krekls, pēdējās 2 minūtes, kad izšķirās spēle, tev jābūt ir mobilam, tev jābūt ir jāsaprot, jāparedz daudz lietas un jāfiksē. Un reizēm, kaut kā tā kā es saku, ja tev nav čuika, poņa un juks, tad ļoti grūti patiesībā ir. Runājot par noslēdzošajām 2 minūtēm, Juri, mums ir tieši par šo tematu jautājums. Paskatīsimies video, vai mēs varam lūdzu uzlikt video, kur ir nostaigāts tātad izšķirošās minūtes, izšķirošās sekundes, rezultāts ir neizšķirts, svarīga spēle, un skatāmies situāciju un tiesneša svilpi, un, protams, arī reakciju no spēlētājiem, un vēlēsimies tavu komentāru. Skatāmies, būs arī no sānu leņķīša pēc tam. Jā, bet kā pats šis spēlētājs, es diemžēl vārdu nepateikšu, bet jā, bija palicis bez abiem saspēles vadītājiem, un tad viņš sāk ņemt. Pēdējās sekundes. 7 sekundes līdz spēles beigām, 86. Tūlīt būs arī no sāna, lai labāk redzam skatītāji arī, lai jūs redzētu, un tad arī pēc tam Juris pakomentēt. Redzam, viņi paši ir neizpratnē, kur redzam pēdējās 6 sekundes. Un tika nosilts nostaigāts. Patiesībā no tās vietas, kur, teiksim, mans draugs palielinājumā. Jā, kur palielinājumā. Redzam, kur skaisti viņš iziet cauri. Pirmais ir gather steps, 1, 2. Redz, tev ar 2 sanāca. Jā, sanāca. Vakar es no citu lietas skatījos. Īstenībā es pateikšu uzreiz godīgi. Tajā momentā, kamēr es skatījos no tās epizodes, kur es redzēju, es arī uzreiz būtu svilpis nostaigāt, jo man likās, ka viņš samīstinājās uz vienas kājas to lecienu. Un es domāju, ka pirmkārt līdz tiesnesis, apakšējais tiesnesis ļoti labi neredzēja epizodi, un tajā mirklī, kad bija kontakts ar aizsargu, bet tas bija viss legāls kontakts. Es domāju, ka viņš vienkārši nebija piezīme, viņš vienkārši domāja, ka tā vēl viens solis ir, un tāpēc viņš nosilpa. Es uzskatu, ka neveiksmīgs lēmums, to vajadzēja silpt centra tiesnesim viennozīmīgi, jo centra tiesnesis vispār nenosilpa, bet tai pašā laikā viņš ar savu temperamentu parādīja, ka viņš ir pilnīgi pārliecinoši par epizodi. 100%. Tas tiešām 100% ļoti. Es arī no sākuma, ka jūs man rādījāt, teiksim, to no aizmugures, es domāju,
Forši kols. Man vakar bija tas pats. Mēs skatījāmies. Es domāju, ko jūs man rādat. Jā. Tagad jūs man parādījāt no sāniem. Es domāju, ļoti slikta svilpe. Ļoti slikta svilpe. Un šādās situācijās, protams, jā, kolēģis reizēm peld, tā gadās. Arī tiesnešiem kaut kādu dienu visiem mums ir kaut kādas emocijas reizēm, arī tu kaut ko vari pateikt man. Jāsaprot, kāpēc to dari, jā. Un tomēr vajag paļauties silpu tajās lietās, kur tu ir. Ja tu gribi izglābt situāciju, bet šitas te nav, jā, es pilnīgi piekrītu, ka tas ir slikts tiesneša lēmums, kas droši vien ietekmēja spēli. Ļoti iespējams. Kā tur ir izvērtās pagarinājums, mēs neapskatījāmies, bet tas bija uzvars. Neizlasīju komentāru līdz beigām. Labi, Dāvi, nākamais skatītāja jautājums. Viens jautājums ir, kā tev personīgi, ko grūtāk tiesāt? Ir augsta līmeņa basketbolu, tagad tu tiesā LBL, LBL2 vai neparedzamo amatieru basketbolu, jautā Jākaps Blodons? Man patīk neparedzamos basketbolu, spēlētāji basketbols, jo tur daudz ko, tur daudz ko vari tādā veidā, varbūt viņiem palikt atmiņā ar kaut ko. Tieši tiem, kas jau ir bijuši šajā līgā, viņi jau nāk ar viņiem ir savs veids uzvarēt. Un viņiem arī gan treneri, gan spēlētāji gatavojās, ieraugot zālē, kāds būs tiesneša korpus, viņiem ir šitas te neies, varbūt šitas te. Un tad ir kurš no tiem diviem vai trīs, ja ir kurš no viņiem tas vājākais. Jūs pavērojat spēles, kādas notiek, kā treneri, piemēram, kā to dara. Viņi jau, tiem, kuriem ir tāds drošinātājs, viņi, piemēram, Gatim Saliņam, tur Oļegam Latiševam neizdomās kaut ko tur daudz stāstīt vai parādīt ar žestiem. Tur būs automātā ļoti smuki parādīt pirksti. Un tad viņi cenšas, kādam no kolēģiem visu laiku bērt. Kaut kādā veidā varbūt tams ar laiku arī tā svilpa ir. Viņam nonāk par labu. Nevienmēr, bet iespējams jā. Bet tas tā ir, kad ja tu esi kļūdījies, ļoti grūti īstenībā savākties. Ir grūti, jā. Ejam tālāk. Tad atbild bija, kad vieglāk, protams, ka ir, ja mēs skatāmies LBL, 1, jā, ir, protams, vieglāk tiesāt, jo tur tā sistēma, tur ir sankcijas, tur ir daudz, viss labāk, jo tāpēc arī daudz tiesneši grib, ne tikai naudas pēc grib tiesāt labāks līmeņa spēles, tāpēc, kad tur ir daudz interesantāk, tur nāk vairāk skatītāji, tur ir vairāk redzams, tu esi jau tādā topā, par 2. divīziju, jā, tev ir jācīnās. Līdzīgi kā mums jau, ja paskatās 3. izaicinājuma kausa, 5. līga, 6. līga, kāda spēlētāji mums tur spēlē. Reizēm, kas ierauga zālē, es nesaprotu, kas tie tādi. Ko te notiek? Tur taču ir īstenībā spēlē savu laiku tie, kas spēlēja elites komandas spēlētāji. Tā kā bioderma, laikam. Jā. Nākamais jautājums, Juris. Šis jautājums nebūs tev. Tu vari nedaudz atpūsties. Paldies. Bet šis jautājums ir raidījuma vadītājam Dāvim. To uzdod Ješkā 13. Jautājums skatītāji ir sekojošs. Dāvi, lūgums mazliet pakomentēt savu soda metienu tehniku. Kā tu nonāci pie tādas, kā tev ar to veicas un kādi ieteikumi ir citiem, kuriem sodiņos neiet? Tātad. Pirms sāc varbūt parādi, kāda ir tava tehnika, jo mums nav, diemžēl, video. Man tehnika ir, es paņemu bumbu, es piedriblēju, uzgriežu, lai Vilsons skatās uz manīm, es skatos uz Vilsonu, un tad es uzceļu, un tad es kaut kad izmetu. Kāpēc es tā nonācu? Jo es nevarēju savādāk iemest. Man ir tā, jo nestandartāk es metu vai kaut ko daru, jo labāk man sanāk. Tu nesmēģinies oliņā mest no apakšas? Es vienā spēlē izmetu pirmos 2 sodiņus tikai vienu roku, jo man bija katastrofāls pēdējās 4 spēles ar sodiņiem. Es domāju, nav variantu, es vienkārši metīšu vienu roku. Tur jau tā liek, es uzmetu klusumu, tam man bija tās labi. Nē. Es varu teikt, Dāvim, es atbalstu šo metienu, jo es arī reizēm esmu tādā pašā veidā provējis, kad es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā, esmu šāda veida darījis. Viņš darbojās uz tādiem labiem pustālu metieniem. Uz trīniekiem viņš nedarbojās, ar tur pārāk liela slodzi jāliek ir iekšā, plecā, bet īstenībā, ja runājam par plaukstu, un ja viņi nestrādā kādreiz, tad, ja tu gribi kaut ko sev parādīt, tad īstenībā tas metiens ir joka. Jo man liekas, ka Žanim Pēneram arī bija līdzīgs.
Jo viņam arī nebija standarta metiens, viņš arī, man liekas, no augšas turēja. Tas, kā tu pareizi teici, kā tu nonāc līdz tam brīdim, kamēr tu gribi to bumbu pacelt, tu tajā momentā esi jau pacēlis un tu izdari tikai metienu. Tā kā bija. Jā. Bet, ja rezultātiem, tad vienā spēlē bija 5-6, nākamajā 0-6, tad bija 4-9 un tā kaut kā. Vai nu 0, vai nu 50, vai nu 80. Tas ir kā amerikāņu kalniņi, ja? Bet katrā gadījumā es domāju, ka, ja kāds treneris mums skatītos, ar vieniem domāju, tie ir brīvmākslinieki, bet galvenais ir iemest. Galvenais ir iemest. Ja tu no tā savu punktu iemeti, tad patiesībā vienalga, kā tu to izdari. Jā, šitā bieži vien saka, kāda starpība, kā viņš met galvenais, ka viņš iemet. Nē, smieklīgi, droši vien tie, kas... Nē, smieklīgi, varbūt no malas izskatās, bet kad es... Jā, rezultāts. Tieši tā. Tas pats jau arī kaut kāda NBA, Šons Marijons, Kevins Mārtiņš. Viņam arī nebija nekādi skaistākie metieni, bet, ja tu meti, tad meti. Protams, viņi spēlē NBA. Jā, bet mēs nemetam. Juri, atgriežamies atbildēt pie tevis jautājums no Don't Banzet. Lai Juris padalās ar interesantāko skatītāju uzsaucienu tiesnesim, jo zinām, ka skatītāji ir liela daļa no tiesnešiem. Pa lielam vai pa mazam jāsaka tā, ka tā, kad es sāku būt komisārs, man vienā brīdī radās ideja, ka jāsāk pierakstīt pēles. Nu, nav mums vairāk pēļu teiksim, rakstītāji, teicēji. Tas bija Pēters Visņēvits, Aivars Vimbergs. Nu, Aivars Vimbergs vispār, tas ir tāds, kad viņš katrā spēlē, kad viņš bija, tas bija tā pievienotā vērtība. Viņš vienkārši komentētājiem mikrofons raustāks, un Aivars saka, tu neuztraucies. Tagad tu sāc uztraukties vienmēr, tu nevari neko normāli pateikt. Kad spēlētājs izdomā kaut kādā veidā, teiksim, aizmet kādas 3 vai 4 reizes, iedod nepareizam spēlētājam, izmet piespēju lautā, kas jums šodien kādam jubilēja, vai ko jūs visiem dāvinat? Dāvanas dala. Tas tāds smieklīgākais. Vēl no Vimberga. Ierauga pirms kaut kādas spēles, ierauga tiesnešu sastāvu. Viņš saka, kas jums šodien atkal kaut kāds seminārs? Ko jūs sakāt kaut kādas? Šoreiz nebija par Olibet līgu. Viņš saka, tur bija par citu līgu. Es neteikšu, kur līgu. Viņš saka, šodien atkal tās līgas tiesneši salikt ir uz šito spēli. Tā kā, ir tāds forši īstenībā. Kā ir, pieņemsim, ja ir skatītājs, pieņemsim, Olibet ietvaros, pārdaugos bukiem ir, ja? Ultras nosauktās, vai arī, piemēram, Virgin City'ām bieži ir pilna zāle. Tiesnesim, tas palīdz vai nepalīdz, ka tur tribīnēs ir rūjināšanas un bļaustīšanās. Un... Komentāri, vajadzīgi un nevajadzīgi. Bet nav jau arī tā, ka, man liekas, protams, būs kāds, kas tur kaut kam tam tiesnesim no tribīnēm pateiks, bet vairāk tās atmosfēras ziņā, kad tur... Patiesībā tā, ja tie skatītāji nepāriet personībā, teiksim, nesaka tev kaut ko personīgi, jo katrs spēlētājs jau kaut ko atcerās no kaut kādiem iepriekšējiem gadiem. Ja es saku, tie ir 34 gadi, 34 gadi bijis kaut kāds savādāks. Viņš atcerās kaut kādas tādas kļūdas vai kaut ko par to. Protams, ka tas jau parāda, cik tu esi gudrs visā tajā lietā. Ņemt un strīdēties, nē. Es uzskatu, ka tiesnesim nav. Visi jādzird, ko par tevi saka. Tu dari savu darbu. Un, ja tu kļūdies, tad īstenībā nepavēlts saka sastais spēlētājs. Viņi dara, zināmā mērā, savas funkcijas, lai izsistu to tiesnesi ārā no ritma. Un, ja viņš ir izsists ārā no ritmas un jūs gūstat panākumu, tad paldies skatītājiem, ka viņi to izdarījuši. Viss. Tad vienkārši jāstrādā pie tām lietām. Jā. Starp citu, par skatītājiem. Es domāju, ja Krišs skatās, es domāju, ka Krišam vajag nodot vienkārši informāciju, kad mēs no rīta, bet pirms pārējais runājām, kad Krišam vajag izdomāt, lai pulcētu kaut kāda sezonas beigās komandai balvu, kurai visvairāk ir skatītāji, sekotāji un kuri piepilda zāles, jo patiesībā tas ir labs veids, kā pateikties paldies skatītājiem par to, ka viņi, teiksim, ir, kā saka, sastais spēlētājs. Protams, ļoti laba iniciatīva. Šo nodosim Krišam. Kriši, ja tu skaties. Tad šo piefiksē. Vēl pāris noslēdzošie jautājumi. Arturs Aboltiņš izcēlās ar 2 jautājumiem. Tātad Juri, otrais jautājums no Artura Aboltiņa tev. Kuri ir top 3 līdz 5 skatāmākie spēlētāji Olibet līgās? Vai tev ir kāds iekritis varbūt atmiņā? Spēlētāji, es viņus godīgi pateikšu daudz, bet viennozīmīgi tie ir tie, kas ir olimpieši mūsējie, kas pievienojās, teiksim, Miezes, jā. Tie ir arī, teiksim, Lasmanis arī tāpat tās. Jā, tie ir tie, kas
tie, kas ir spēlējuši kaut kādā veidā, kuri atnāk, nevis atstaigā, bet nospēlēt. Tie ir tie spēlētāji, kur es vienmēr saku, tu vari zaudēt smuki, bet ja tu spēlē pret tādiem spēlētājiem pretīm, tu arī no tā gūsti. Jo nesen tikko man bija spēle sestdienā LU spēlēja ar Liepāju. Un tad viens no, es neteikšu no kurš no tiesnešiem pateica, bija kopā ar Oļegu Latiševu, Gatu Saliņu un Vendiju Voski. Jā, bija forši salikt, bija laba kompānija. Un tad viens no FIBA kategorijas tiesnešiem teica tā, šādās spēlēs mēs daudz nevaram iegūt, bet mēs varam kaut ko pazaudēt. Tas nozīmē to, ka viņi skatās un tev ir jādod viss, ko tu māki, ko tu vari. Tu nevari, teiksim, kaut kādā veidā paslinkot. Un tas arī, tāpēc jūs arī, jums katram veidojās savus iespējas par tiesnesi, un tiesnesim jāsaprot to, ka viņi skatās un ko tu gribi dzīvē sasniegt. Protams. Un noslēgsim uz tādas izvēles nots. Viens no jautājumiem bija izvēle. Tas būs arī pats noslēdzošais no skatītājiem. Juri, izvēlēs. Iedot Vītolam tehnisko vai ar Vītolu iedzert alu pēc spēles? Šo uzdeva Arturs Vītols. Es uzreiz varu pateikt, es Arturu pazinu, ka es ar viņu vecākiem spēlēju Alojas Ausekļu vidusskolā. Mazā sporta zālē mēs spēlējām streetball. Bija kaut kāds turnīrs, jā. Mēs spēlējām, mēs dabījām pirmo vietu, un galvenais, kad mans draugs, kas man iesaistīta basketbolā, viņam laikam krustiniskā saite tika pāraut, un mēs to turnīru vinējām. Tad Arturs bija mazs, un es vispār, man ir prieks, ka brāļi Vītoli, esmu kaut kur bijis blakām brāļiem Vītoliem. Bet nevis viņa nopelns ir tas, ko viņi ir izdarījuši mans, jā, bet atbildi bija sekojoša, ka es ar viņu labprāt iedzertu alu. Pēc spēles. Un tad, kad patiesībā man ir bijis, kad viņam esmu iedevis tehniskās piezīmes, tas ir viens no grūtākiem lēmumiem iedot draugam tehnisko piezīmi. Bet ja es redzu, kad viņš iet uz pāri, bet es zinu, ka daudzos gadījumos tad Arturs pienāk klāt un atvainojās, pasaka sorry. Jo pats saprot, ka bija pa daudz. Tas ir pats svarīgākais. Man vispār patīk spēlētāji, kuri spēles laikā kaut ko pasakot, pēc tam viņam pilnīgs drosmes pienāk klāt. Sorry, neņem galvā. Un tas ir daudz vairāk. Tas parāda to, ka tu esi vecis un tev ir vēl daudz. Viens ir kaut ko gudri pateikt un tēlot varano, bet otrs tiešām atzīt, ka sorry, biju vainīgs uz emocijām, gadījās. Tas pats svarīgākais, ko es gribēju visām komandām, visiem skatītājiem, ko teikt, nav tāds viedoklis, kad mēs gribam dot tehniskās piezīmes. Mums par to neviens nemaksā. Un arī, ja maksāt, mēs droši vien, ka nedod tās tehniskās piezīmes, tas ir, protams, kad varbūt ir kaut kāds procents, diezgan paliels varētu būt, ka tās ir emocionāls, ka mēs kaut ko dzirdam, mēs kaut ko izdomājam, mēs kaut ko nesaprotam, mēs nemākam pastīties no malas, kā komandas priecājās par to, ko tu man stāstīji, jā, teiksim, jā. Ir, protams, kad vēl var pateikt, ka mums ar Krišu ir tāda laba sadarbība, kad kādreiz, ja kāds man atsūtīs video vai kaut ko tam līdzīgu, ir bijis epizodes, ka es Krišam saku, nav godīgi. Es saku, tur šajā epizodē vai bija abiem jābūt tehniskai piezīmēji, vai nevienam īstenībā, jo viens provocējas un tur nekādā veidā. Mums ir bijusi situācijas, ka mēs vienkārši spēlētājiem pasakam, nē, sorry, tas nav, jo tā kā, ja gadījumā ir un kādam liekas tas kā ļoti tāds smags, teiksim, nasta, un tāda palikusi tāda slikta pēcgarša pēc spēles, droši var, teiksim, aprunāties vai Krišam, vai uzrakstīt epizodu man. Es varu aprunāties ar konkrēto spēles tiesnesi, vai tas viņam bija tāds lēmums, jo grūti jau tajā spēlē kaut ko atcelt. Varbūt viņš arī saprot, bet jo tas arī ir risinājums, ka, teiksim, nepiespies sodu. Protams. Ko, dāmas un kungi, basketbola pavasarī arī mēs šeit, Olibet Entuziasts basketbola līgas podkastā Zem stības, esam iesākuši ar uzviju. Gribētos teikt, Juri, milzīgs paldies tev, ka piekriti, kā atsaucies, kā atbildēji uz mūsu zinkārīgajiem jautājumiem un arī uz skatītāju foršiem jautājumiem. Skatītāji, paldies arī jums, ka iesūtījāt jautājumus. Ko, dodamies uz play-off spēlēm, atbalstam savas komandas, skatāmies pārsteigumus. Un, Juri, kāds noslēdzošais novēlējums? Novēlējums man ir sekojošs. Jūs apsolat, ka jūs man vēl noteikti uzaicināsiet kādreiz. Man iepatikās. Sarunāts. Jo ar šādiem zēniem, godīgi sakot, es nomierinājos, man patika.
Un es domāju, ka, ja jūs pēc kāda brīda, perioda izvēlētos kļūt par basketbola tiesnešiem, tad es šādu iespēju pieņemu. Kas to zina? Fun fact, man ir 16 spēles zem jostas. Es arī esmu tiesājis. Es esmu Helsingē. Nē, bet man ir tāda, ka es uzrunāju, un tad es saku, tu esi gatavs. Nu, tur jābūt tā, ka tad jau viņš nāk. Tu nevari visu laiku, ka tu ieraugi un saki, klausies, viņš atkal uzbāzīsies. Protams. Jā. Es esmu Miša fināls tiesājis kopā. Tā bija ļoti laba pieredze. Man uzaicināja uz Helsingiem braukt tiesā. Helsingiem? 3 dienu turnīrs, 8 spēles dienās pirms tam. Dažai Helsinki joprojām tev atcerās. Jā, tur labi. Kāda tā prizora bijusi Helsinki? Es ar Keponu tiesāju, un katru tās mammas dusmājās. Helsinki atcerās. Puika ar Keponu. Tā kā komandas skatāmies, šiem zēliem ir nākotne. Iesūtat idejas viņiem, ko viņi var pamainīt, kas bija labs, kas bija slikts. Protams. Mēs vienmēr uztveram draudzīgo kritiku, mācāmies, jo arī, kā mēs minējām, šis ir pirmā sezona. Mēs mācāmies. Ideja ir baigi labā. Tā kā uz priekšu. Juri, ja mums vēl šajā sezonā būs kāds viesis, jo ir play-offi, mums vēl būs pāris epizodes, vai tev ir kāds, ko tu vēlies nominēt? Man īstenībā gribētos nominēt cilvēku, kur mēs zināmā mērā esam, bet šis nav sarunāts. Jūs nemaz nezināt, kas man galvā ir. Es nezinu, noteikti. Arī man neviens neko nav ieteicis. Es gribētu vienu cilvēku, kas izdara ļoti, ļoti lielu darbu, un manā skatījumā tas cilvēks ir diezgan nenovērtēts. Es gribētu, lai jūs uzaicinātu Anastasiju. Meitene, kas fotografē, kas tik daudz darba dara, kurai ir savs redzējums, savs skatījums, kā jūs viņu dabūsiet šeit. Tas ir mūsu ziņā. Es nezinu, kādi jums tur saldumi vai kas ir jāuzzina caur kriškasiņai, bet es domāju, ka Anastasija ir cilvēks, kas dara ļoti daudz, kas motivē krišu, kas arī, kā saka, un padara ļoti labas fotogrāfijas. Es domāju, ka viņai būtu ko pateikt, kas viņai ir vajadzīgs spēlētājiem, lai viņi labāk izskatītos, lai tam līdzīgi, es jau vienmēr arī saku, ka krekla biksēs, saku, no viens veids, šodien Anastasija fotografēja, savēs, ka krekla biksēs. Tā kā mans vēlējums ir, lai tā būtu Anastasija. Basketbola draugi, tie, kas nezin, kas ir Anastasija, tā ir dāma, kura stāv aiz pilnīgi visām fotogrāfijām Olibet Enthusiast basketbola līgā. Ļoti daudz, ļoti kvalitatīvas, un viņa parasti noķer dažādus kadrus. Gan arī kuriozus kadrus, gan arī prieka pilnus kadrus. Bet, skatītāji, Dāvi, vai tu vēlies vēl kaut ko teikt? Skatāmies tiešraidzi, spēlējam basketbolu, mazgājam rokas, jo viena lieta, ko mēs nepateicām, Mehs neatnāca uz spēli, jo puskomanda bija saslimusi. Jā, pārdaudzes Buki iekļuva ceturtdaļfinālā ar 2-0. Otrajā spēlē Mehs nemaz neieradās. Un tas nebija tāpēc, ka viņi pirmo spēli zaudēja pa 30 vai 40, bet tiešām puskomanda bija apslimusi pat vairāk, un viņiem bija 3 veseli cilvēki tikai. Ir vēl laba lieta, ka jūs nedavāt jautājumu, ka nebija jautājums. Vai tev kādreiz kāds ir piedāvājis naudu? To mēs neuzzināsim, skatītāji, bet paldies jums vēlreiz, ka skatījāties Olibet Enthusiast basketbola līgas podkasta Zemstīpas 1. sezonas 5. epizode. Reinis, Juris un Dāvis saka jums ar labu vakaru un tiekamies spēlēs. Čau! Čau!